Vai jums ir bijušas sāpes mugurā vai kaklā, kas šķiet nekad pilnībā nepāriet? Šajā video es to vienkāršā veidā izskaidrošu 5 lietas, 5 disbalansus, kas var padarīt muguras sāpes hroniskas. Un, protams, es tev iemācīšu vingrinājumus, kā to uzlabot mājās. Labākais ir tas, ka tev nav jābūt jaunam, tievam vai ļoti lokanam, lai uzlabotu savu muguru ar pareizām kustībām. Hei, tas bija labi! Kad mēs runājam par stīvumu, tas nozīmē, ka mūsu mugurkaulam ir daļas, kas nepārvietojas pareizi. Tās ir nedaudz iestrēgušas, nedaudz bloķētas, un mēs to jūtam laika gaitā, domājam, ka kļūstam stīvāki, ka tas ir no vecuma. Bet mūsu mugurkaulam problēma sākās tad, kad šie bloķējumi sāk piespiest citas daļas, liek citām mugurkaula daļām strādāt, kustēties pārmērīgi. Mūsu mugurkauls kompensē šo bloķējumu, pārslogojot citas daļas. Lai būtu vēl vieglāk saprast, mums ir mugurkaula daļas, kuras nepieciešams atbloķēt, un citas daļas, kurām jāstrādā mazāk. Tā mēs līdzsvarojam, tā mēs viegli atvieglojam sāpes. Tagad mēs veiksim vingrinājumus, lai atbloķētu 3 galvenos punktus. Mēs mazināsim 3 lielākos bloķējumus, kas pastāv mūsu mugurkaulā. Parunāsim par kaut ko labu? Nāc ar mani! Pirmais bloķējums ir šeit, kur sākās mugurkauls, tas ir mugurkaula augšdaļa. Mēs uzlabosim šo zonu vienkāršā veidā, veicot patīkamu stiepšanos. Jūs pavirzīsiet galvu atpakaļ. Uzmanību! Tas nav zots uz leju, ne arī zots uz augšu. Vienkārši tā, it kā ievilktu seju atpakaļ. Mēģiniet noturēt šo pozīciju, veiciet šo kustību un sajūtiet, kā tas ir jums. Padoms, ja kļūst grūti noturēt šo pozīciju, uzlieciet vienu roku šeit uz zoda, bet otru roku atbalstiet zem elkoņa. Dariet tā, it kā jūs domātu. Mēģiniet noturēt šo patīkamo pozīciju, jūs sajutīsiet, ka kakla mugurkauls jau pastiepjas. Tas pat rada atvieglojumu sajūtu. Mēģiniet noturēt šo pozīciju no 1 līdz 3 minūtēm. Mēģiniet izelpot, un katru reizi izelpojot atslābinieties. Atslābiniet vēl vairāk plecus, paskatieties, izelpojiet, atslābiniet plecus. Pirmās reizes to varat darīt spoguļu priekšā, lai redzētu, vai galva neatgriežas atpakaļ. Ja tā notiek, vienkārši atgrieziet to atpakaļ. Ja galva atgriežas atpakaļ, vienkārši atkal pabīdiet to atpakaļ tik tālu, cik ērti. Katru reizi, kad izelpojat, atbrīvojat plecus vēl vairāk. Pamazām šī pozīcija kļūs patīkamāk un sniegs neticamu atvieglojumu un relaksācijas sajūtu jūsu kaklam. Un kad atlaidīsim, tu sajutīsi šo atvieglojumu visā mugurkaulā. No 1 līdz 3 minūtēm, kad nogursti, vienkārši apstājies. Nav tik svarīgi precīzi ievērot šo laiku. Otrais bloks atrodas lāpstiņu sapvidū. Tas ir komplekss, ko mēs saucam par plecu joslu, un tas ietver plecus, lāpstiņu, krūšu, mugurkaulu un ribas. Lai uzlabotu visu šo, mēs veiksim arī vienkāršu vingrinājumu ar kustību un patīkamu noturētu stiekšanu. Izstiep rokas. Parādi šo īkšķi žestu šeit un neliecot elkoņus lēnām virzi īkšķis uz aizmuguri. Tu sajutīsi, kā krūtis atverās, veic šo kustību, līdz sajūti to patīkamo sajūtu, it kā tu izstaipītos no rīta, kad pamosties. Pievērs uzmanību, ka šeit doma ir savilkt lāpstiņas kopā aizmugurē. Paskaties uz manām lāpstiņām. Skaties, tas ir tā, it kā tās pieskartos vienotrai, it kā tās saspiest kopā. Un tad atkal lēna, relaksēta elpošana, kad izelpo. Mēģini atslābināt plecus, ļauj pleciem nokrist uz grīdas, tu nespied, vienkārši atslābinies. Dari savā tempā. Arī šī pozīcija pamazām kļūst vieglāka. Ja nepieciešams, var iet mazliet tālāk, ja izstaipīšanās sajūta pazūd, var darīt mazliet vairāk, paliec šeit īsāku laiku. Šoreiz no 30 sekundēm līdz minūtei. Kad tu atgriezies, vai tu jūti, ka plecs ir labāk nostiprināts? Vai jūties elegantāks? Un galvenokārt visa mugurkaula sajūta kļūst brīvāka, atslābinātāka, atbrīvotāka. Tieši to mēs arī darām. Nākamais vingrinājums. Vingrinājums ir sēdus, un mēs uzlabosim mugurkaula apakšējo daļu, krustu kaulu, vai ne, kas ir pēdējā galvenā mūsu mugurkaula bloķētā zona.
Jums būs nepieciešams krēsls un josta. Aptiniet šo jostu ap ceļiem. Varat pacelt nedaudz augstāk, lūk, uzlieciet virs ceļiem. Sēdiet elegantāk, ar taisnāku mugurkaulu. Vienkāršs padoms ir apsēsties ar izvirzītu dibenu. Šādi. Tā jūs redzēsiet, ka mugurkauls ir taisnāks, bez lielas piepūles. Pielieciet nedaudz spēka, it kā jūs gribētu izstiept jostu, atvirzot ceļus. Ielieciet nedaudz spēka, jūs sajutīsiet, kā šeit gurnu un dibenu muskuļi strādā. Skaitiet līdz 5, atslābinieties un kustieties maz. Jūs atkārtosiet šo secību 10 reizes. Pielieciet spēku. Skaitiet līdz 5, sajūtiet, kā muskuļi strādā, nav jāpieliek pārlieku spēks. Atslābinieties. Atslābinieties un kustieties maz. Galvenā kustība, ko es vēlos, lai jūs darītu, ir šī griešanās. Nav nepieciešams griezties daudz. Tas ir tikai tā, it kā jūs atbloķētu, palīdzētu atbrīvot krustu kaulu. Kad jūs pieliekat spēku, muskuļi atver locītavas. Kad jūs atslābināties, kustība kļūst brīvāka, it kā ieļļojot. 10 reizes šo kustību. Es esmu pārsteigta, šokēta. Ak, Dievs! Nākamais faktors, kas var izraisīt hroniskas muguras sāpes, ir muskuļu saspringzinājums. Kad šīs muskulis vai vairāk muskuļi sāk uzkrāt spriedzi, tas notiek vai nu kairināta nerva dēļ, ko mēs saucam par hiperaktivāciju, šī muskuļu koaktivāciju, vai arī muskuļu spriedzes punktu dēļ. Muskulis cenšas pasargāt sevi no sāpēm. To mēs pazīstam kā trigger punktu, jeb miofasciālo punktu. Jautājums ir tāds, ka kad viens vai vairāki muskuļi sāk uzkrāt spriedzi, tie palielina spiedienu uz diskiem, nerviem, locītavām, kā arī izraisa mugurkaula neizlīdzināšanos. Tāpēc mēs redzam tik daudz cilvēku, kuri sāk staigāt šķībi, vienam plecam kļūstot augstākam par otru, vai arī stiepjas atšķirīgi katrā pusē, kad izjūt sāpes. Tagad es tev parādīšu ļoti vienkāršu veidu, kā līdzsvarot spriedzi un novērst šos triggerpunktus, deaktivizēt šos triggerpunktus kakla un jostas daļā. Tātad, sākot ar kakla daļu, mēs veiksim savu veidu miofasciālo atbrīvošanu. Mēs strādāsim ar muskuļiem un fasciju vienlaicīgi. Sāc turot ādu aiz kakla. Ļauj man nedaudz nolaist krekla apkaklu, lai tu redzētu, kā tas tiek darīts. Tu turēsi šādi. Ar pirkstu spilventiņiem un plaukstas pamatni un ar plaukstas pamatni. Mēģini satvert tikai ādu šeit aiz kakla, tāpat kā kaķu mamma satver kaķēnas, lai pārnestu no vienas vietas uz otru. Turi šeit tik stipri, lai nesāpētu. Es negribu, lai tu sev nodari pāri. Šajā pozīcijā tu pamāji ar galvu, sakot jā, neļaujot ādai izslīdēt no rokām. Sakot jā, līdz brīdim, kad tas ir viegli un ērti, 10 reizes mēģini darīt to bez steigas, jūtot kustību, jūtot šo dziļo masāžu. Pēc tam, joprojām saglabājot to pašu pozīciju, tu teiksi, ka nē, skaties, ļauj man pagriezt muguru, lai tu redzētu, ka āda neizslīd no rokas. Un ka es veicu kustību tik tālu, cik varu, es varētu iet vēl tālāk, bet āda izslīdēs. Tātad ideja ir tāda, lai tas būtu ļoti, ļoti patīkami muskulim, lai tas varētu atslābināties pēc tam, kad 10 reizes pateiks nē, mēs veiksim apļus ar galvu, 5 reizes uz vienu pusi un pēc tam 5 reizes uz otru. Man jau ir jautājuši, vai vajag darīt ar otru roku, nav nepieciešams. Izvēlies vienu roku vai arī maini no vienas puses uz otru. To arī var apstāties, lai atpūstos. Pasaki jā 10 reizes, esi noguris, nolaid mazliet zemāk, atslāpsti, lai pēc tam turpinātu. Vai pat nomainīt roku, lai mazinātu šo muskuļu sasprindzinājumu un galvenokārt deaktivizētu sprūda punktus jostas vietā, mēs izmantosim īkšķa spilventiņu šajā vietā. Skaties, blakus mugurkaulam nekādā gadījumā nemeklē punktu tieši uz mugurkaula, uz kauliem, uz pašas mugurkaula. Tas ir sānos. Lēnām meklē ļoti sāpīgu, ļoti jutīgu punktu. Ja zem tava pirksta ir mezgos, vēl labāk, es atradu šeit jutīgāku punktu. Pirmā daļa. Tu uzliksi vieglu spiedienu. Es negribu, lai spiediens sāp vai ievaino, bet tikai tā, lai tu sajūti, ka pieskaries tam mezglam, tai spriedzei. Uzturi šo vieglo spiedienu, paliec mierīgi. Vienkārši atslābinies 30 sekundes, pēc tam tuj to pašu spiedienu,
Nepalielini spiedienu, nespied dziļāk. Tas pats spiediens. No sākuma līdz beigām. Mēs sāksim veikt kustības. Es pagriezīšos ar muguru pret tevi, tā būs labāk tev, saglabā to pašu pozīciju, to pašu spiedienu, un tu sāc kustēties, redzi, uz priekšu un atpakaļ. Līdz brīdim, kad vēl nav sāpes. Tu redzēsi, ka sākumā tu vari kustēties mazāk. Kad nonāc kustības vidū, tu jau jūti, ka muskulis kļūst stingrāks. Tas ierobežo kustību, un tad tu vienkārši atgriezies atpakaļ. Nē, nav jāspiež ar varu. Mums jāizturās saudzīgi pret savu ķermeni. Pamazām tu redzēsi, ka vari ļauj pagriezties uz otru pusi, lai tu redzi kustību. Redzi? Pamazām tu redzēsi, ka šis muskulis kļūst ar vien atslābinātāks. Un tu vari noliekties uz priekšu, nejūtot sāpes un bez kustības ierobežojumu. Pirmā daļa – viegls spiediens, 30 sekundes. Un otrā daļa – saglabā to pašu spiedienu un kustini līdz sajūti, ka kustība ir brīva. Tagad ir vēl labāk. Vai mugurkaula kolona paliek bez atbalsta, bez stabilitātes, tā ir neaizsargāta. Lielisks veids, kā sākt stiprināšanu mājās, ir šajā video. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna. Un tev, kas paliki līdz šim brīdim, es dāvinu visu šo vingrinājumu secību bez pārtraukumiem, bez griezumiem, lai tu vari nospiest atskaņot un izpildīt visu rutīnu kopā ar mani. Es šeit atvados, liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!